Šodien valdība apstiprināja mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānu, pie kura strādāja ministrija jau kopš jaunāka. Premjera Valda Dombrovska valdībai demogrāfija pilnīgi noteikti ir viena no prioritātēm, par ko ir ne tikai ierakstīts valdības deklarācijā, bet arī reālajā darbā, kas šajā pusgadā ir realizēts. Gan demogrāfijas lietu padomē, kuru vada premjeras, gan arī valdībā ir izskatīti jautājumi, kas apstiprina, ka demogrāfiskie jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ka mēs no veselības ministrijas puses varam izdarīt vairāk tajā jomā, tajā lauciņā, kas ir saistīts ar veselības nozari, un 2012. gads tika pasludināts par mātes un bērnu gadu. Viena no svarīgākajām sadaļām saistībā ar mātes un bērnu veselības nodrošināšanu ir grūtnieču aprūpe, mātes aprūpe un bērnu aprūpe. Un šajā plānā, kur projekts tagad ir sagatavots un arī valdībā, ir norādīts uz to, ka mums ir jāstiprina aprūpes iespēja. Mēs esam iekļāvuši papildus apmaksātus izmeklējumus, gan ultrasonogrāfiju, gan analīzes, gan arī papildus iespēju daļēji kompensēt medikamentus 50% apmērā, gan grūtniecības laikā recepšu medikamentiem arī bērniem līdz 2 gadu vecumam. Bez tam ir paredzēta arī iespēja apmeklēt privātos ginekologus, ja attiecīgi speciālists izsaka vēlēšanos noslēgt līguma attiecības ar valsti un vienlaikus arī palielinot šīs apmeklējuma epizodes apmaksu. Pieminēšanas vērta noteikti ir arī tā sadaļa šajā mātes un bērnu veselības uzlabošanas programmā, kas saistās ar sabiedrības informēšanu par dažādiem gan reproduktīvās veselības jautājumiem, gan no jauna izdotās zīdīšanas ABC, lai māmiņas zinātu, cik nozīmīgi ir krūts barošana. Gan arī mums ir izdoti bukleti, informatīvie materiāli saistībā ar bērnu traumatismu mazināšanu. Un ir paredzēts programmā arī papildus darbs, ko mēs varētu veikt saistībā ar ģimenes ārstu komandu. Un vissvarīgākais, ko man gribētos uzsvērt un akcentēt, ir tas, kas ir saistīts ar neauglības ārstēšanu, jo līdzīgi kā ir citur Eiropā un pasaulē, 8 līdz 10% ģimenes nevar sagaidīt mazuli. Un līdz šim valsts apmaksātas programmas nav bijis, un līdz ar to arī nav bijis datu bāze. Un plānojam uzsākt arī valsts apmaksātu programmu, lai apmeklētu gan izmeklējumus, gan šos medikamentus, kas ir vajadzīgi neauglīgu pāru ārstēšanai, gan arī no valsts apmaksātas dažādas operācijas, manipulācijas, izmeklējumus un tā skaitā arī mākslīgo apaugļošanu. Jo, kā ir pierādījušas arī pārējās Eiropas valstis, tad, ja valsts sniedz šo atbalstu un vai nu daļēji vai pilnībā kompensē izmeklējumu un ārstēšanu, tad Igaunija ir rezultātā sasniegusi 3% vairāk bērniņu nekā ir bijis pirms tam. Varbūt, ka nelolosim ilūzijas, kad uzreiz mēs sasniegsim milzu šādus procentuālus pieaugumus dzimstības uzlabošanai, bet pilnīgi noteikti mēs palīdzēsim tām ģimenēm, kuras ir gaidījušas bērnu un nav varējušas atļauties pašiem apmaksāt visu šo dārgo ārstēšanas procesu. Un līdz ar to es aicinu arī tos, kuriem ir nepieciešama šāda izmeklējuma vai ārstēšana, iet pie saviem ārstiem, kuri ir līguma attiecībās ar valsti, lai izmantot iespēju, ko valsts ir devusi. Preses konferencē arī ļoti bija interesanti žurnālisti jautājumi par reāli šīs programmas ieviešanas laikiem un mērķiem, jo tas, ka šodien tiek apstiprināts plāns, protams, katrs pasākums uzsāksies mazliet citā laikā, ko šobrīd var darīt, teiksim, pāri, kuri jūt, ka viņi vēlas bērniņu, bet šī bērniņa nav. Pirmkārt, iet pie sava urologa, kas ir vīriešiem, vai pie ginekologa sievietēm, un veikt jau šobrīd veselības izmeklēšanu. Tāpat es atgādinu, ka reizi gadā var doties pie ģimenes ārsta arī uz profilaktisku apskatu, tas neprasa naudas papildus līdzekļus, veikt šo asinsaimes izmeklējumu, šos pamatizmeklējumus, tātad uzzināt savu veselības stāvokli, lai tad, kad būtu šī ieviesta jau šī mākslīgās apaugļošanas procedūra, lai tad nebūtu kaut kādi sastrēgumi un milzīgi neizpratne. Tātad veselības stāvokli var pārbaudīt jau šodien. Un tad, kad uzsāksies kaut kāda jauna procedūra, tad varēs šos visus iepriekšējos rezultātus jau izmantot un process noritēs ātrāk. Tātad pirmkārt sekosim savai veselībai,
un sekosim visiem jaunumiem arī Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.